Labrīt! Šodien es savās mājās rīkoju tādu nelielu tematisko vakaru, jeb tematisko dienu, jo tas notiks pa dienu, bet esmu izdomājis taisīt tādu kā ikgadēju rudens tradīciju kopā ar savām meitenēm. Un šogad tā doma bija uztaisīt tādas kā zupu sacensības, jeb zupu salidojumu, kā es to nosaucu. Un būs mums katrai pagatavota zupa, būs balvas, un man liekas, ka vienkārši būs forši pavadīts laiks kopā ar meitenēm. Ar viņām es mēģinu satikties visām kopā, nu vismaz reizi, 2 reizes gadā. Šogad, protams, mums sanāca tā satikties tikai pirms piedzima Emmiņa visām kopā. Tad tagad es sapratu, ka ir īstais laiks atkal uztaisīt kādu mazu pasākumu. Un jā, es izdomāju, lai būtu mazliet tā interesantāk, lai būtu mazliet varbūt kaut kas citādāks, tad uztaisīt tādas kā zupu sacensības. Tātad katra no meitenēm pagatavos savu zupiņu, un tad mēs te viņas visas testēsim un balsosim par to, kura tad ir visgaršīgākā. Nebija nekāda noteikuma, kādai šai zupai ir jābūt, tā kā redzēsim, ko tad meitenes būs sadomājušas. Uzvarētājai es nopirku šādu te kausiņu no Zara Home. Man likās ļoti, ļoti skaisti zupas kauss. Un klāt es pielikšu vēl arī tādas kā, varētu teikt, ka zupu garšvielas vai vienkārši tādas rudenīgas garšvielas un arī lauru lapas. Un man liekas, ka būs tāds ļoti forši balviņu uzvarētājai. Es vēlreiz mēģināju ielakot arī matus, bet šoreiz es izdomāju paņemt halāta tā kā jostiņa, nevis to zīda matu rulli. Un varētu teikt, ka izdevās tīri ok. Varētu būt droši vien dažas tā kā izteiksmīgākas un dažas atkal mazāk izteiksmīgas tās lokas. Bet kopumā man patīk, kā izstās, bet likās, ka tas varētu kā bojāt matus, jo tad, kad man viņi bija jāņem nost, tad viņš sāka drusciņu viņus plēst, tāpēc es domāju, ka es palikšu labāk pie tā zīda matu ruļa un varbūt iegādāšos arī kvalitatīvāku tādu. Bet kopumā man liekas tik forši un ātri, kā sevi sapucēt. Bet atgriežoties pie, tas bija tāda matu atkāpe, atgriežoties pie mūsu zupu pasākuma, man būs arī maza viktorīna, kurā būs tikai jautājumi par un ap zupām. Man vispār likās ļoti, ļoti interesanti. Es noteikti centīšos te arī kādu no viņiem iekļaut, kaut ko pafilmēt. Protams, arī centīšos uzfilmēt mūsu pasākumu, cik vien sanāks. Bet kā jau parasti, es cenšos arī nebūt visu laiku ar kameru, jo ļoti gribās būt arī klātesošai šajās dienās. Bet jā, mums būs maza viktorīna. Nopirku šādas te rudenīgas konfektītes tam, kurš būs uzvarējis viktorīnu. Man likās ļoti skaists iepakojums. Tā kā tas būs viktorīnas uzvarētājiem. Pati es gatavošu ķirbju lēcu krēmzupu. Tā ir recepte no manas mammas, un man ļoti, ļoti viņa garšo. Es jau esmu visu tā kā vakar savārījusi, man šodien tikai jāsablenderē. Un es nopirku sev šādu te, pasūtīju šeinā kausiņu zupas, tā kā man būs šāds kausiņš, un es domāju, ka es ieliešu to zupu kādā vai nu atstāšu katliņā, jo man patiesībā patīk, kā varētu izstīties daudz katliņu. Es gan nezinu, kā meitenes vedīs savas zupas, bet jā, to es vēl sadomāšu, kā tas izskatīsies mana pasniegšana, bet es esmu arī sagrauzdējusi ķirbju sēkliņas, ko varēs likt klāt, un pielikšu arī grauzdiņus, ko arī var likt manai zupai klāt. Tad es pasūtīju kausiņu. Tad es jau iepriekšējā video rādīju šīs te karotītes. Tās būs, ar ko mēs varēsim ēst zupas. Tās speciāli es ņēmu tādas maziņas, un kā es rādīju, pirms tam, tad viņām ir tādi katrai rudenīgi simboli. Tā bija ar kļavu lapām, šī ir ar ķirbīšiem, un šīs ir ar sēnītēm. Patiesībā mēs beigās būsim tikai 6, jo kā jau dzīve notiek, dažas meitenes netika, bet es domāju, ka tāpat būs ļoti forši. Un es pasūtīju arī šādus te trauciņu zupu. Un kā es minēju, es speciāli ņēmu gan mazas karotītes, gan mazus trauciņus, jo zupas būs vairākas. Un, protams, ka mēs negribam apēst veselu zupu šķiet, kā man likās šis tāds perfektais izmērs. Tā kā es visu te virtuvē uz galda arī salikšu un sataisīšu tā, lai viss smuki izskatās. Un tad varēsim degustēt zupiņas. Un vēl es pasūtīju šādas te rudenīgas salvetītes.
Un viena no lietām, kas man bija ļoti svarīgi, es gribēju nopirkt šādus te līdzņemšanas traukus, jo, protams, es ticu, ka mēs visi zupas neapēdīsim, tā kā katrai meitenei būs iespēja mājās doties ar zupiņām vakariņām. Un es izprintēju arī tādus foršus tā kā plakātiņus. Vienu es jau pieliku, kur būs balsošanas tā kā stendiņš. Es izprintēju arī priekš takeaway, parādīšu pēc tam, un arī priekš to, ko es pielikšu pie ārdurvīm, ka tā kā zupu salidojums 2 no 25. Jā, tas laikam ir viss. Es vēl, kad bijām ar Emmu taisīt viņai pasi ogrē, es gāju garām kādam kļavu kokam. Kļavai. Es gāju garām kļavai un es ieraudzīju šīs te lapas un es paņēmu drusciņu lapas, lai arī izliktu kā galda dekoru. Tā kā es tūlītās, patiesībā pulkstenis jau ir 11 un mēģinājums pēc 2 stundām būs klāt, tā kā es ķeros klāt visai dekorēšanai, pagatavošu arī savu zupu līdz galam un noteikti padzeršu arī kafiju. Protams, plānā arī ir taisīt pumpkin spice kafijas visām meitenēm un jā. Es domāju, ka būs super forša diena, es jau nevaru sagaidīt. Es ļoti gribēju ar viņām satikties un gribēju arī kaut ko tādu mazliet citādāku un tādu, kas visām varētu būt interesanti un jautri. Un man liekas, ka šāda zupu ideja būs tieši laikā. Tā kā ķeros klāt dekorēšanai un gaidu meitenes. Pagaidām es esmu uztaisījusi šādu te balsošanas staciju, ja to tā varētu nosaukt. Lai šīs gan lapiņas es sagatavoju priekš zupu nosaukumiem, tas nebūs šeit, bet jā, šādi izskatīsies mūsu balsošanas vietiņa. Es izprintēju šādu te zīmīti. Šeit ir lapiņas un flomasters, kurā balsot, un tad trauciņš, kur mest savas balsis, lai uzzinātu uzvarētāju. Un tad vēl es izprintēju šādus te plakātiņus. Šis būs pie takeaway stūrīša, kur stāvēs visi trauciņi, un es uzrakstīju tādu tekstu, ka take care of the environment, eat leftover soup. Man likās ļoti mīlīgi. Un šo tad es likšu pie ārdurvīm, kā mūsu zupu salidojums, nezinu, vai var redzēt, welcome zupu salidojums un let's stir things up ar šādu smuku bildīt no Pinterest, tā kā to es pielikšu pie ārdurvīm. Un vēl plānā ir arī pabeigt beidzot vīrs man nopirka striķīti, un es beidzot varu pabeigt šo te virtenīti, ko es jau ļoti sen esmu gribējis ar Emmas rociņām kā rudens lapām, tā kā pabeigšu arī to un piekāršu pie mūsu atvērtajiem plauktiem virtuvē. Tā kā atliek tikai ķerties visam klāt.
Man ir tomātu krēmzupa. Šī tomātu krēmzupa ir īpaša ar to, ka tur ir viena garšviela, ko es nesen atklāju, kas man ļoti garšo. Tas saucās apelsīnu pipari. Jūs droši varat nākt pēc zupiņām. Tātad mana zupa ir ķirmju lēcu krēmzupa. Un klāt mēs liekam grauzdiņus un pašas grauzdētas sālītas ķirmu sēkliņas. Vispār konceptuāli tāds ēdiens jau taisīts. Jā. Pastas vakars. Nu tad, ka jūs neatpazīstat šīs lapiņas no mūsu galantājas, tad mums bija tāds mazs kviziņš par dažādām tēmām, kurš šodienai nepiestāvēs. Bet mums tāpat būs kviz. Labi. Tātad, sāksim, ja? Viss ir par zupām, protams. Kurā valstī atrasta pasaulē senākā zupa? Oi. Ēģipte. No kādas gaļas tika gatavota šī zupa? Žurta. Jā, arī žurta. Bija suns. Ok. Nezinu, ko tajā Ķīnā izdomāja. Labi. Sikspārņa, nīlzirga vai zirga gaļas zupa? Sikspārns. Pagaid, viss ir uzrakstīt? Sikspārns. Svarīgi. Tāpēc, ka viņš likās tāds nīlzirgs. Man bija to, ka varam nīlzirgs. Es domāju, sikspārns viņa nesam. Nīlzirgs? Tālas labā. Nākamais jautājums ir, no kādas valodas nāk vārds zupa? Nabaga. Nabaga ir. Sīpoli vēl lēti un ļoti pieejami. Šī zupa ļoti populāra nabadzīgu cilvēku vidū. Tas likās tajā Kura kompānija radīja pirmo instantu zupiņu? Tātad A. Knorr, B. Campbells vai C. Heinz? Es tikai sildīšu. Jā. Nezinu, kāds izskatījās. Reāli nezinu viņus. Prasības un kaut kā no biznesa pusiet labi. Viņi man... Nu, saka, tomātu zupa, bet pilnīgs. Pilnīgs. Tā, nākas jautājums meitenes. Jā. Kur atrodas pasaulē vienīgais rāmēnu muzejs? Rāmēn. Nu, tu raksti. Tipka liela vienkārši. Nu, es domāju, tas ir. Nu, Japāna. D. Koreja. D. Man arī Dienvidkoreja. Man Japāna. Malačenes Japānā. Tā man arī bija. Tajā var redzēt rāmēnu vēsturi, nobaudīt simtiem veidu, ko simbolizē skaļa zupas sūkšana Japānā. Ko tu ar to mēģini parādīt? Tu tā Ar tev garšo. Kā pēc galda etiķetes pareizi, pieklājīgi ir jāsmēj zupa ar karoti? Kurš ķīmiskais process galvenokārt piešķir zupai mājīgu garšu, kad tā ilgi vārās? A. Fermentācija, B. Maillārda reakcija, C. Osmotiskā difūzija. Pēdējais jautājums. Maillārda reakcija. Tu labāk izskaidro, kas ir tās? Maillārda reakcija ir reakcija starp aminoskābēm un cukuriem, kas rada zelta brūnumu un bagātīgu aromātu. Tieši tas, kas liek zupai smaržot pēc mājām. Te ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Kas uzvarēja? Jēj! Lūdzu, rudens vakar!
Jautrais tomāts! Pēdējā balss mums ir jautrais tomāts! Nu ko, meitenes tikko aizbrauca, mūsu zupu vakars ir veiksmīgi aizvedīts un jāsaka, bija ļoti, ļoti forši, kā jau bija gaidāms. Es ļoti, ļoti priecājos, ka man ir šāds draudzeņu loks, ar kurām veidot šādus tematiskos vakarus, jo tas patiešām ir mans, man patīk to darīt, man patīk tos organizēt, domāt dažādas idejas un piedomāt pie mazām detaļām un sīkumiņiem. Un tad es priecājos, ka viņas ir gatavas arī tajos piedalīties. Un jā, bija tiešām ļoti, ļoti jautri. Es pilnīgi godīgi varu teikt, ka visas zupas bija ļoti, ļoti garšīgas, par ko es biju tiešām pārsteigta. Es nevarēju izlemt, par ko balsot, bet beigās viens uzvarētājs mums bija un uzvarēja mums šovakar tomātu krēmzupa. Tā kā ļoti, ļoti forši bija, tiešām bija ļoti arī garšīgi un izsmējāmies, izrunājāmies. Tā kā, jā, ļoti, ļoti priecājos, ka sanāca uztaisīt šādu nelielu tematisko rudens vakaru. Un tad mazliet ātri pastāstīšu par to principu, kādu es to veidoju, ja nu kādam no jums arī ir vēlme kaut ko šādu līdzīgu uzorganizēt. Tad katra no meitenēm paņēma savu, viņu uzdevums bija tikai pagatavot zupu, pašām pagatavot zupu un paņemt to līdzi katliņā, trauciņā un paņemt līdzi kausiņu. Visu pārējo tad es sagatavoju mazas bļodiņas, mazas karotītes, protams, jo katru zupu mēs neēdām veselu lielo bļodu, bet tā kā testējām. Es sagatavoju arī līdzņemšanas trauks, lai katra no meitenēm var paņemt līdzi varbūt kādu zupu, kas viņām garšoja. Beigās, man liekas, katra aizbrauc mājās ar savu, bet vienkārši tāpēc, ka tā bija ērtāk, bet jā, tā ideja man patika, kad varam paņemt dažādas zupas uz mājām, teik vai trauciņos, un tad nākamajā dienā ēst pusdienās vai vakariņās. Un jā, kopumā tad visas nogaršojām, tas bija daudz stundu garumā, mēs viņus ēdām. Pa vidu mums vēl bija šis te Viktorīna, šī Viktorīna, un arī tā bija baigi forša ar tādiem zupu jautājumiem par zupām, dažādiem. Un jā, un tad beigās mums bija balsošana, kur katra nobalsoja par savu mīļāko zupu. Mēs jau te spriedām, ka nākamgad varbūt vajag likt jau kaut kādas tur sadaļas balsošanā, piemēram, viskaistākais noformējums, visgaršīgākā, viss tur labākie topingi un tā tālāk, bet priekš pirmā gada, man liekas, izdevās lieliski, bija ļoti, ļoti forši un jautri. Un kā jau vienmēr mīļi ar manām meitenēm pasēdēt un papļāpāt un tā tālāk. Un arī Emmiņa ar mums nobalējās līdz pat 8, kas viņai jau ir ļoti vēlu. Tā kā, jā, bija tiešām superīga diena. Tagad padzeršu mazliet ābolu suliņu. Es biju paņēmusi arī kliņģeri no delikateses. Es neteiktu, ka tas bija mans favorīt kliņģeris. Mēs pavisam nesen bijām pasūtījuši citam pasākumam meleņu un baltās šokolādes. Tas bija ļoti, ļoti garšīgs. Šoreiz es paņēmu griljāžas. Visām meitenēm ļoti, ļoti garšoja, bet tieši man pašai kaut kas bija par daudz laikam, tā jāsaka. Nezinu. Varbūt vienkārši bija tik parādīsies zupas, ka nebija mans, bet tieši atceroties to meleņu un baltās šokolādes, tas man tiešām ļoti garšoja. Tā kā, jā, bija paņēmis to kliņģerīti un, protams, sagatavoju arī tur maizītes, cepumiņus, kaut kādas tādas sāļās lietiņas. Bet, jā, bija garš vakars, tagad pulkstenis jau ir gandrīz 9, tā kā piekopšu mazliet māju un došos atpūsties. Bet mēs jau tiekamies nākamajā video. Čau!